Mani sauc Emīlija, un es jau uzfilmēju šodien video, kurā es uztaisīšu šo tutoriālu, tā kā šīm grimam, bet es tur runāju par tēmām, par kurām es negribu publiski runāt, izrādās. Tas skanēja tik neloģiski, vienkārši pārāk daudz problēmu izraisītos, ja es izliktu to video, tāpēc es izlēmu pagaidīt, un varbūt es viņu izlikšu kaut kad vēlāk. Bet es izlēmu pastāstīt kaut kādu citu smieklīgu stāstu. Es tikko izgāju ārā, satiku dažus draugus, un mēs runājām par vienu ļoti smieklīgu lietu, un jā, tā būs... Es laiku gribēju sākt taisīt storytimes, tikai stāstīt kaut kādas stāstus no dzīves, tāpēc, ka man viņi tik daudz dzīvē bijis, kaut kas ļoti amizants un dumšs. Vienkārši man vienmēr likās to, ka man ir 21 un vēl nav pagājis tik daudz laika, lai es varētu to stāstīt, un cilvēki visticamāk, kas bija iesaistīti redzējuši šo, bet man vienalga. Tas ir smieklīgs stāsts, bet te pašā laikā neatkārtot nevienam skaidru, neviens neatkārtot, nevajag atkārtot. Es notika aptuveni 8. 7. klasē, un es netceru pavisam visas detaļas, bet man bija viena labākā draudzene tajā laikā, un saukšu viņu par... Kā mēs viņu nosaukt? Nosauktu viņu par Annu. Un Anna bija mana vislabākā draudzene tajā skolā. Un viņa bija vislabākās draudzene vispār tajā skolā. Bet teikt, ka viņa bija vienīgā man draudzene arī, tāpēc, ka man īsti nebija drauga skolas laikā. Un bija tā, ka mēs bijām riktīgi hardcore draugi, tā kā mēs bijām labākās draudzenes un visai skolai vajadzēja to zināt. Un mēs bijām diezgan ilgi draudzenes. Mēs bijām draudzenes līdz pagājušajai vasarai, līdz mums notika tāds kā... Pat nekas nenotika, mēs vienkārši beidzām runāt īsti, jo viņa neapmierināja, kā es uzvedos, un viņa vienkārši tagad citā valstī, un tāpēc, laikam, mums nebūtu arī lemts, bet, kā es dzirdēju, viņa ir laimīga, un man ir prieks par to, tāpēc, jā. Ja tu tev skaties, čau! Tu zini, par ko es runāju, bet stāsts bija par to, ka mēs vienmēr bijām ļoti labas draudzenes, un mēs sagājām kopā, un mēs varējām, ja mēs varējām būt, es pat nezinu, kā to nosaukt, bet ja mēs bijām priecīgs, mēs bijām nenormāli tā kā priecīgs, un ja mums bija kaut kas ne tā, mēs likām visai pasaulē nojaust to, ka kaut kas ir ne tā. Mēs skolā slikti mācījāmies, tāpēc, ka mēs nodarbojāmies uz sūdiem, var teikt. Manas prioritātes bija pirmkārt izpatikt viņai, jo es biju tā kā tāds neglītais pīlēns, riktīgs neglītais pīlēns, un ar mani neviens negribēja draudzēties dēļ mana izskata. Un tajā skolā var teikt, ka man nebija vispār draugu, tāpēc, ka visi vienkārši apsmēja mani no manas svara, no mana izskata, un man ir diezgan spēcīgs sarkanu vājīgā alerģija, kā jūs jau zināt. Un vienkārši viss man apsaukā par sarkanu tomātu, un tajā skolā man nebija labākais stāsts, un es ienīdu to dzīves laiku, tāpēc, ka es biju dziļi nelaimīga, apsmieta un īsāk sakot, tāpēc es arī turējos normāli pie viņas, tāpēc, ka viņa bija vienīgais cilvēks, kurš mani cienīja vismaz kaut kā un pavadīja manu laiku, un viņa bija krūtāka par mani. Viņa patika klases biedri, viņa patika čomiem no klases, viņa bija tā kā krūtā meitene, un man tas likās cool, ar man draudējās meitene, ar kuru runā arī citi cilvēki. Es neesmu nemaz tik liels sūds šajā pasaulē. Un bija tā, ka mēs sastrīdējāmies, un es neatceros par ko, bet mēs riktīgi sastrīdējāmies, un mēs nerunājām pusgadu. Un mēs gājām vienā klasē, tāpēc tas bija diezgan smieklīgi, ka mēs vienkārši metām šos skatienus. Tā kā mēs vienmēr skatījāmies viena uz otru, tā ir kā, ak, mans Dievs, viņa ir šeit! Nu, protams, ka viņa tur ir, viņa ir tā klases biedrina, bet uz to mirkli tas šķita ļoti dramatiski un tālāk, un visi klases zināja, ka mēs vairs nerunājam, un es sāku draudzēties ar tikai citām meitenēm, kuras arī nebija krutās no klases, bet kuras bija vienkārši klusās, un var teikt, ka pašā laikā es vienkārši vazājos par starpbrīdiem vienatnē, var teikt, visu 8. 7. klases novazājos vienatnē, tāpēc, ka neviens ar mani negribēja runāt, neviens negribēja sēdēt man blakām klasē. Un var teikt, ka vienkārši cilvēki uzskatīja, ka es esmu kaut kāds parazīts, un ja tu man pieskarsies, tu dabūsi kaut kādu slimību neizārstējumu. Jā, es tik ļoti cilvēkiem nepatiku skolā, un es arī esmu ļoti neveikla realitātē. Tāpēc es īsti nepalīdzēju man vienā vietā, un es arī tajā skolā sāku mācīties no 5. klases, tāpēc viņi nebija mani klases, bet no 1. klases viņi... Bet jā, tagad nav pat tas tāds. Un mēs nerunājām kaut kur pusgadu. Jā, mēs nerunājām reāli kaut kur pusgadu vai pat gadu.
Un es pat nezinu, kāpēc mēs atsākām runāt, bet mēs atsākām draudzēties. Un es atceros to, ka es biju tik ļoti pieradusi būt vienatnē vienmēr. Vienmēr, kad sākās starpbrīdis, es skrēju slēpties kā žurka naktīs. Nē, žurka dienā. Sākās starpbrīdis, es skrienu kaut kādā stūdītī, es paslēpjos, un es vienkārši sēžu 30 minūtes, un vienkārši sēžu, lai nedodies, ka kāds man ieraug, jo es tik ļoti necietu citu cilvēku skatienus uz savu virzienu, jo es tik ļoti pretīgi, tāpēc, ka arī klases biedri teica, ak, mans Dievs, Emīlija, un es te nesapratu vēl projām, bet laikam es biju tik pretīgi, es nezinu, man neliekās, bet es biju tik ļoti pieradusi visu to gadu slēpties no cilvēku acīm, ka es vienkārši tā kā biju, centos tā kā tēlot kruto, tā it kā man par visu vienalga. Tad mēs atsākām runāt ar viņu, un es tiešām nezinu, kāpēc. Es tiešām centos atcerēties ar saviem draugiem, kāpēc mēs atsākām runāt. Tā kā viņi man prasīja, kāpēc es atsākām runāt, tā tālāk. Es nezinu, kāpēc mēs atsākām runāt, bet mēs atsākām runāt. Anna man paprasīja, vai es gribu iziet uz pipēt, un man stulbā galva teica, es negribu īsti iet ārā, mēs varam palikt skolā un uzpīpēt. Un kopš tā laika, kad es visu to gadu slēpos visās vietās skolā, es biju izļokšķerējuši, es biju izgājusi visādos koridoros, visādos pagrabos, es biju visur skolā nokļusi. Un es nebiju, protams, aizraisītājās istabās, bet tā kā, ja tu pieņemts ar basēnu, iziet uz koridoru un ar koridoru uz citu koridoru, tā kā visās vietās, kas parasti neviens nesteigā, es tur biju. Es vazājos pa vietām, kur paslēpties labāk. Es tur biju, un es iedomājos, ka tas būtu fantastiski pateikt, ejam kaut kur skolā, es zinu, kur var labi paslēpties, jo es zinu, kur var labi paslēpties. Es taču gadu slēpos no visiem, vai ne? Un man stulbā smadzenes, cik man gadu sanāk bija? 15? Man te kamerā. Es stulbījos savos 15 gados, iedomājos, ka tas būtu ģeniāli aiziet uzpīpēt kaut kādā koridorī. Un es redzu, ka mēs nogājām lejā, tā kā mums vajadzēja iziet ar basēnu, kamēr neviena nebija starpbrīdī, mēs skrējām, mēs iegājām citā tā kā tur bija 2 koridori, viens bija skolotājiem, tā kā citā galā, un bija citā galā, un tā kā mēs skrējām tajā koridorī, mēs skrējām pašā lejā, un mēs sākām pīpēt. Un tas koridors, tā kā kāpnes uz augšu, tā kā kāpņu telpa, savienoja aktu zāli, sporta zāli, basēnu, tā kā visas galvenās telpas lielās. Tā kā visas aktu zāles, tā kā lielās telpas. Un dūmi gāja pa tām kāpnēm augšā, un visas tās telpas smirdēja, bet mēs to nezinājām. Noskanēja zvans, mēs skrējām stundu, un tā stunda bija mūzikas klase. Un mums bija jāiet uz, tā kā mūsu mūzikas telpa atradās tieši pretī aktu zālei, un mēs tā kā izgājām cauri mūzikas klasē, un mēs aizgājām uz aktu zāli. Un skolē pateica, kāpēc te tas smird? Kāpēc te tas smird? Kāpēc smird tik ļoti aktu zāle pēc cigaretēm? Un mums tas likās ir smieklīgi, un viņa pateica to, Anna pateica to, ka to izdarīja viena cita meitene, kurā ir no mūsu klases, un skolotāja teica, jā, es nebrīnītos. Tas vienkārši ir tik rēcīgi, to, ka 8. klasē es skrēju, vispār skolas laikā, līdz 9. klasē, kad atrados te skolu, vispār visu skolas laiku, es nenormāli skrēju pakaļ uzmanībai, slavai, pakaļ kaut kādam respektam, jo es zinu, kā tas ir būt nemīlētai un klasē nepieņemtai, jo es nomainīju pēc tam skolu pēc 9. klases, un es arī tur nebiju īsti pieņemt. Un es domāju, ka tas ir pārsvarā manas personalitātes dēļ, tāpēc, ka es esmu ļoti ekspresīva, es saku, ko es domāju. Un cilvēkiem nepatīk ekspresīvi cilvēki, viņi saka, ka tas cilvēks uzvedās vulgāri, un tā, kaut arī tas cilvēks neuzvedās vulgārs, viņš vienkārši tāds ir, un neko ar to nevar padarīt. Un jā, un vienkārši tā kā laiks gāja un tā tālāk, un es varētu pastāstīt tik daudz stāstus, un ja es gribētu, lai stāstu vairāk stāstus, es labprāt pastāstīšu, tāpēc, ka man ir tik daudz stāstu, ko stāstām, un mēs vienkārši sēdējām, un mēs atcerējāmies to stāstu, tā kā es vienkārši sāku stāstīt par to, kā es pīpēju skolā, un tas bija rēcīgi laiki. Un, jā, nedariet to, vispār nepīpējiet, kamēr jums nav 18, un vispār nepīpējiet nekad. Man patīk tas, ka man tur visu laiku kamera gāžās, bet vispār nevajag nekad pīpēt.
vispār rūpēties par savu veselību. Un tas bija stulbi no manis. Es ļoti gribēju iedarēties, un tas ir vienīgais, kāpēc es to darīju. Tas ir ļoti stulbi un bezatbildīgi. Es pēc tam vispār nepieskāros cigaretēm. Es pat nezinu, ko piemēram es dabūju viņas. Labi, nedariet tā, un tiksimies nākamajā video. Neaizmirstiet piesakot, nolaikot un uzrakstiet kādu savu stāstu. Nezinu. Tā.